Čau, Laiviņā! Šovakar, kā pagāja 1. septembris visiem, ceru, ka mierīgi. Man arī tīri interesanti gāja. Bērns aizgāja uz dārziņu, un tad mums paveicās, iegavām biļetes uz Tutas koncertu un aizbraucām uz Jelgavu nosvinēt. Tāda forša diena vakar bija. Vējaina, augsta, jā, bet manuprāt baigi labā. Tūlītās uzliksim netraucēt režīmu, lai nav nekāda liekie trokšņi mums šeit studijā. Un gaidam, man īpašs ciemiņš šodien būs Andžela Šmediņa no Liepājas. Mēs tagad tiksimies online vidē, šeit pat, Facebookā. Andželas uzaicināju šeit pastāstīt par savu pieredzes stāstu, par to, kā roze, kas ir tāda infekcijas slimība, patiesībā skaists vārds roze, vai ne, bet tā ir infekcijas slimība, ko izraisa streptokoks. Un šāda briesmīga slimība var notikt ar jebkuru no mums, jo streptokoks uz mūsu ādas atrodas ikvienam no mums, bet tas viss atkarīgs no tā, vai imunitāte ir pietiekami stipra, lai ar šo te iespējamo infekciju cīnītos. Pievienosim Andželu. Viss kārtībā. Tā. Jā, viss kārtībā. Nu tā. Sveicieni. Sveika. Kā iet šodien? Nu, lieliska diena, lietus, varavīksne no rīta, pat 2, nu, vispār skaista diena, lieliska. Vējš arī, vai ne? Nu, Liepāja bez vēja nav Liepāja, Liepājā vējam ir jābūt vienmēr, jo citādāk liksies, ka tā nav Liepāja. Nu, veiksmīga, kustīga, aktīva diena. Tas jau lieliski. Es arī šodien vēl paspēju iziet ārā, bērnu savākt no dārziņa, aizgājām iepirkties, vakariņas pagatavojām, paēdām un tagad būs tikšanās ar tevi. Es jau iepazīšanās stāstā pastāstīju, ka tu pastāstīsi par savu pieredzi ar slimību roze, kā tu tiki galā ar šo te trako diagnozi. Jo patiesībā, cik es atceros, mēs Liepājā tikāmies un tu man stāstīji par to, ka ķīmiskie preparāti tev īsti neder, tev ir alerģija pret viņiem. Patiesībā es nezinu, ko tu vari lietot, lai tiktu galā ar tādu briesmīgu infekciju. Būtībā neko. Ir jādzer teiņas, jādzer homeopātija, bet homeopātu jau arī nav. Jo man ārsts teica, ja jums neder medikamenti, tad ir jāvēršas pie homeopāta. Diemžēl Liepājā homeopātu mums nav. Un tad nākas meklēt dažādas pašārstēšanās ceļus, kuri ik pa brīžam noved arī kādā strupceļā. Un man tie daudzi pašārstēšanās ceļi laikam aizveda līdz tai rozei. Nu, tā es varētu teikt, bet ar rozi bija smagi, jo tās rozes bija, cik es saprotu, vairākas, un arī dziednieki apstiprināja, ka viņas bija vairākas, un ir tā, ja tā roze sākas vienu reizi, un ja viņu neizārstē līdz galam, tad roze atgriežas, agrāk vai vēlāk, viņa atgriežas vēl kādu reizi. Pietiek, lai tur būtu skrampa, kaut kāda brūcīte vai kas, un roze ir klāta. Un 4 gadus atpakaļ man bija pirmā roze, labajā kājā. Tur veiksmīgi, man likās, ka bija veiksmīgi līdz galam izārstēts. Bet tā kā es nevaru dzert nekādas antibiotikas, tad visticamāk tas infekcijas perēklis manī vēl bija. Nu, un pagājušajā vasarā tas infekcijas perēklis, uzliesmoja, tiešām uzziedēja kā tāds skaists zieds. Jo, kā mans dēls teica, viņš teica, mamma, tur jau krāsas bija dažādas, tur katru dienu tavai kājai bija cita krāsa, tad bija sarkana, tad bija zila, tad bija violeta, un
Nu, tas bija interesanti un pats galvenais ļoti, ļoti sāpīgi. Tas bija nenormāli sāpīgi. Tu prasīji, kādas zāles var dzert. Nu, būtībā ir jāmeklē kāda dabas aptieciņa jāievieš mājās. Un es, paldies Dievam, viņu esmu atradusi. Nu tā, mēs jau šodien taisījāmies par to ūdeni runāt. Jā, jo tu teici, ka tieši ūdens izglāba tevi no rozes. Nu, redz, kā bija. Kad man no tās rozes izārstēja tantiņa, tad palika šausmīgs iekaisums. Kāja jau sarkana palika vēl aizvien, un viņa dega, un viņa bija laikam tik ļoti pārsāpējusi tā āda, ka tur nevarēja, nu tur nebija variantu kaut kādīgi sagaidīt to veselības atnākšanu atpakaļ. Un es tad vienā dienā tā cerējos, kad manai mamītei reiz palīdzēja ūdens vienā bezcerīgā situācijā, kad ārsti viņai negribēja taisīt operāciju, negribēja ceļu protēzes tā kā operēt, nu, to endoprotezēšanu taisīt, jo viņai ir tik liela diagnožu buķete, kad it kā neieaugšot tā endoprotēze. Bet viņas gadījumā notika brīnums, jo dzerot šo te bioloģiski aktīvo ūdeni, viņai ieauga kā vienā kājā šī endoprotēze, tāpēc pusgada arī otrā kājā. Un tas bija reāls brīnums arī pašiem ārstiem. Un tad es tā atcerējos, bija kaut kāds decembris laikam, kad es atcerējos, kad ir šis ūdens. Jo man tāds mēģinājums dzert ūdeni, bioloģiski aktīvu, bija jau vasarā, bet tad es viņu dzēru tā kā mācēju. Es paēdu, uzdzēru virsū, nu tā kā mēs parasti dzeram ūdeni. Un tai ziemā es bišķi jau biju palasījusies šo to un sapratu, tātad 1,5 litrs dienā jādzer, sataisu, dzeru. Nu, tad, kad es izdzēru to 1,5 litru dienā, tas bija ļoti, ļoti interesanti, jo man reiba visa pasaule, man bija nenormāla toksikoze. Es domāju, ka es vispār nevarēšu no gultas piecelties, un man spaidīts visu laiku bija blakus. Es jau tā necēlos no gultas, jo es pavadīju visu ļoti ilgus mēnešus, nu, vairāk guļot nekā kustoties. Spainīts man bija blakus, un es domāju, nu, ir ziepes, es šito nedzeršu. Ja šī tik slikti, tad man to nevajag. Tad es labāk, nu, turpinu dzīvot, kā dzīvoju. Nu, un tad, paldies Dievam, ir tāds draugs, kurš pazvana tajos brīžos, kad tiešām vajag, lai viņš pazvana. Un man Andiņa saka, viņa saka, bet, nu, kāpēc tu dzer tik daudz uzreiz? Nu, bet dienā jādzer 1,5 litrs. Viņa saka, dzer pa glāzītei. Un tad es lēnām sev pieradināju pie ūdens dzeršanas. Es dzēru pa vienai glāzītei no rīta, no sākuma. Tad es sapratu, ka varētu jau arī 2 iedzert. Un tagad jau ir tā, ka es esmu pilnīgi izmainījusi savu līdzšinējo dzīves ritmu. Jo, ja man kādreiz diena sākās ar 3-4 kafijas krūzēm, tad šobrīd man diena sākas ar tikpat lielām, bet ūdens krūzēm 3. Jo es vairs nevaru iedomāties savu rītu bez šī ūdens. Un tā arī vienīgais grūtais mirklis ir tas, ka es jau pa dienu nemāku sev iemācīt dzert ūdeni. Es kārtīgi padzeros ūdeni no rīta un kārtīgi padzeros vakarā. Nu, tas man tāds mīnus. Un priekš sevis es esmu atklājusi tikai vienu veidu, kas man ir ļoti patīkam un organismam labi, tikai siltā veidā. Es sataisu koncentrētu šo bioloģisko ūdeni un atjaucu viņu ar siltu ūdenīti. Jā, es arī tāpat daru. Es no rīta uztaisu tādu litriņu un pēc tam jaucu klāt karsto pie katras krūzītes lieku klāt. Jā. Kā tev liekas vispār, ko tas ūdens tev deva? Kāpēc tieši tas ūdens tev palīdzēja? Man tā liekas, ka tas ūdens kā lai es tā... Kā to tā precīzāk pateikt, ka tas bija kaut kas tāds
tā kā man iztīrīja. Man bija sajūta, ka tās pirmās glāzītes, ko es tā apzināti to silto dzēru, augsto to es tā nejūtu, bet tad, kad es to silto ūdeni dzēru, man bija tāda reāla sajūta, ka viņš aiziet, tur, kur viņam ir jāaiziet. Man pat likās, ka, pa visu to ķermeni tā aizteka, es nekad neesmu tā normāli padzirdījusi vai pabarojusi to ķermeni. Ja? Man bija tāda sajūta, ka es tā kā tāda koka saknīte, ka tur aiziet viss, ka tu esi padzēries. Ja? Tas bija, to nevar tā izstāstīt, ja es tā vizualizēju. Tiešām bija tāda sajūta, ka katra šūniņa, kur nebija padzērusies, vai viņi dabūja padzerties. Jo es jau tajā brīdī arī vairāk gulēju, ja, un es jūtu, kā viņš tā izplūst pa manu ķermeni. Jā, un man liekas, arī ūdens pie viena ne tikai barības vielas nogādā līdz tām šūnām, bet ir otra funkcija, ka viņš aiznes projām toksīnus, ko šūnas atdod un palīdz izskalot organismu no visa sliktā tā pakāpeniski lēnām. Jo organisms tev nebija gatavs uzreiz atdot tos toksīnus, tad viņš tev slikti palika. Jā, jo, saprot, tas bija kaut kas šausmīgs. Man arī tas ļoti nobaidīja tie sliktumi, jo man ir smagas vēdera operācijas bijušas, un es domāju, ārprāts, man atkal sāk vēders sāpēt, un tūlīt atkal būs slikti. Dēli jau kā sajūt, ka mammai vēders sāp, tad viņi jau satraucās. Un ko vēl mans bērns teica? Mamīt, kopš tu sāki dzert ūdeni, tu esi palikusi mierīgāka. Tas man bija vakar, mēs vakar tieši runājām par ūdens dzeršanu, un viņš teica, kopš tu esi sākus dzert šo ūdeni, tu esi pilnīgi mierīgāka palikusi. Tā kā es varu pateikt vienu pamatā visam, tam manam veselības ceļam, ja, jo es šobrīd varu pateikt, ka es esmu, uz tās veselības taciņas, ja, ar rozi es esmu tikusi galā, bet, limfu jau līdz galam es neesmu iztīrījusi, un, tur vēl ir kāds ceļš ejams. Izskalojas, teikšana tā, bet pamatā ir šis ūdens. Pamatā ir dzert tiešām, kā lai pasaka, kvalitatīvu ūdeni. Jo mēs jau pārsvarā, tā kā es kādreiz, mans dzīvesveids bija no rīta pieceļās, pirmais ir kafija. Uzreiz ir kafija, bet, kafija tas jau, tas ir forši, bet ne jau tas ir pamatā tam ķermenim, jo mēs jau sastāvam 70% no ūdens. Un man jau līdz šim likās, ka, kafiju jau arī mēs taisam ar ūdeni. Tā tad viss ir ok, es dzeru ūdeni. Tikai bišķītīgi uzlabot. Tā, ka kafija paņem enerģiju no mums, nevis iedod mums to enerģiju. Jā, bet... to visu. Bet es sev biju iestāstījuši, ka es dzeru ļoti uzlabotu ūdeni. Saucās kafija. Ja? Tagad es saprotu, kad organismu sakārtošanas pamats ir tikai ūdens, un tad, ja mēs dzeram pietiekoši daudz ūdeni, tad arī mūsu šūnas tiek izskalotas no visām šīm te šlakvielām, un tad arī tai kaitei būtībā nebūtu pat iespējams nekur rasties. Ja viņas tiktu aiztransportētas pareizi prom, ja? Bet, ja cilvēks bija sev gadiem bendējis, tad rezultātā viņš nokļuva tur, kur nokļuva. Jā, un mums organismā arī strādā viss šitā attīrīšanās sistēma, gan limfātiskā sistēma, gan aknas, gan nieres, bet ja viņas ir aizsprostotas un tā kā nespēja pildīt līdz galam to funkciju, tad uzkrājas tie toksīni, kaut kur uzkrājas un šlakvielas un nevar dabūt ārā. Tā kā tas ļoti daudz palīdzējis savam organismam un devusi to iespēju padzerties. Jā. Jo, es saku, šis ūdentiņš ir, tas ir fantastisks. Viņš ir, tiešām dzīvību un veselību atgriezošs, varētu teikt tā. Bet tu teici, tu biji tā kā uz gultas guļoša, un tev bija tā pandēmija iestājusies, un tu vairs pat nevarēji no mājām iziet ārā, un droši vien arī vēlēšanās kaut ko darīt bija apsīkusi. Zin kā bija, tad, kad man vēl bija, jāiet uz darbiņu, tad es, neatkarīgi no tā, ka visa tā kāja bija iekaisusi, sāpēja, es saņēmos un gāju. Bet tad, kad jau bija šī mājasēde sākusies, tad tu cilvēks vienkārši vairs
nesaņemies un dari to, kas tev ir pats vieglākais. Guli un auklē kāju. Nu, man jau bija tā, ka es nevarēju pat pagulēt naktīs, jo katra kustība, pat sēga, ja es kaut kādīgi pakustināju sēgu, tad man uzreiz bija miegs cauri, jo tās sāpes bija nenormāls. Man bija sajūta, ka man tā kāja ir tā kā jēla visa, bet viņa bija zili sarkana, ja? Bet man bija tāda sajūta, ka viņa ir jēla. Un jo līdz tam brīdim, ka es nokļuvu līdz ūdens dzeršanai, es jau biju labu mirkli pagulējusi. Un tas bija, jo arī tad, kad es gāju uz darbu, es jau biju pielāgojusi savus apstākļus, lai es varētu apģērbties, lai man tā kāja, nedegtu arī, drēbēs, ja, jo viņa bija arī kaut ko ļoti grūti viņai uzģērbt. Un pats smagākais jau vēl ir tas, kad viena kāja bija, tā slimā kāja bija uz pusi resnāka nekā veselā kāja. Sievietei to arī, grūti arī psiholoģiski to pārvarēt, jo tas vizuālais skats arī tāds nevisai smuks. Ļoti labi, ka vispār tā roza nekur tālāk neaizgāja, ka viņa paliek tur kājā, bet cik es saprotu, tev draudēja arī tā kā kājas operācija vai amputācija pat, lai... Zin kā ir, ārsts man to par amputāciju neko nav teicis, ja? Bet mans vīrs, redzot to kāju, kādu viņa izskatījās, viņš teica, sieviņ, ko mēs darīsim, ja tev noņems kāju, jo, redz, man ir problēmas ar vēnām un arī ar limfiem. Man limfmezgli veidojās cirkšņos. Un dakteris man reiz teica, ka kreisā kāja man ir ļoti akūta, tur ļoti vēnaina viņa ir, un kad vajadzētu viņu mums operēt. Un tā es gaidīju to brīdi, kad mēs varētu tās vēnas izoperēt. Bet, jēga jau tai vēnu operācijai īsti nav nekāda. Jo man labo kāju 4 gadus atpakaļ izoperēja, un tie paši vēnu mezgli ir jau atpakaļ. Un ar šodienas prātu un zināšanām man ir skaidrs, ka ir nevis jāveic operācijas, bet jāatveseļ organisms. Jo tad vistic. Paši atveseļošanos procesu uzsākt, vai ne? Jā, jo vienkārši tās operācijas jau var būt nebeidzams. Jo es jau saprotu, ka, piemēram, tā labā kāja pēc vēl pāris gadiem būs, tikpat nesmuka, kā viņa bija. Un tāpēc es arī ļoti, ļoti gribēju attālināt šo te, operēšanās domu, ja, jo es zinu, jo mazāk griež, jo labāk. Ja var izvairīt. Jā. Bet, jā, par to. Gan pie ārsta gāja, gan pie zintniekiem, jā? Jā, mans ceļš bija tāds, kad es vairākus mēnešus gāju pie dziednieka, pēc tam nokļuvu pie ārsta. Un tai vasarā, kad es nokļuvu pie ārsta, tad ārsts teica, ja tev dziednieks nav līdzējis, tad ķersimies pie medicīniskām metodēm. Un viena no medicīniskām metodēm ir ziļonka ar streptocītu pulveri. Un man ir tik jūtīga āda, kad man tas izraisīja vēl lielākas problēmas. Jo man liekas, ka tas sarkanums uz manas ādas, tā kā man jau ir tās problēmas arī ar klasiskiem medikamentiem, streptocīts jau arī klasiskais medikaments, visticamāk, kad tā bija alerģiska reakcija. Jo tas sarkanums man sākās tad, un tā degšana, tad, kad dakteris man veic tos gleznojumus uz kāju, jā, ar to ziļonku, un beidza man tā degšana būtu tikai pēc ūdens dzert sākšanas. Būtībā no augusta līdz decembra beigām man dega kāja. Tas jau bija pieradusi. Ko tu vēl varēji darīt? Ko tu tālāk darīt no tā decembra? Kā tu varēji palīdzēt savai kājai? No decembra, ko es darīju? Jā. No decembra es vēl pasūtīju kolodiālo sudrabu,
Jo es sapratu, ka bērnībā arī omīte ir stāstījis par sudrabu ūdeni, ka tam ir dziedniecīgas īpašības, un tad es pasūtīju kolodiālo sudrabu. Un to es būtu, es nezinu, neskaitāms reizes dienā tikko nožuva, tā es būtu virsū, jo man bija sajūta, ka tas kolodiālais sudrabiņš, viņš pilnīgi tā kā iesūcās. Un ļoti labs rezultāts bija vēl tajā brīdī, kad es tam visam pievienoju skudurkoku kapsuliņus. Un tad reāli varēja redzēt, kad ļoti ātri notiek tas dzīšanas process, jo kāja tādiem pleķīšiem jau palika gaišāk. Nu, parādījās normāli ādas krāsa. Un tas notiek ļoti, ļoti ātri, kādās 1,5–2 nedēļās. Nu tā. Jā, fantastisks stāsts tev ir. Pilnīgi neticami, un es domāju, ja es nebūtu Koraļu klubā un nebūtu dzirdējis to pati savām ausīm un piedzīvojis arī citus brīnišķīgus stāstus, es nezinu, vai es kaut kam tādam būtu noticējusi. Zin, kā ir, ja man nebūtu tik labs draugs, kas ir Koraļu klubā un kas man nebūtu atbalstījusi solīti pa solītim un teikusi, dzer kaut vai pa pilieniņam, pa mutītei, kaut vai pilieniņu to sudrabu ūdeni uzpilini, ja, to, es domāju, ka, tik tālu es nebūtu tikusi. Precīzāk šodien es būtu vēl aizvien guļoša, vaidoša sieviete, kur nestaigātu. Jo reāli cilvēks. Tā tas ir, jo reāli es biju jau pieņēmusi to domu, ka es nestaigāšu. No ar 2 kājām noteikti, nē. Nu, jā. Zini, tā grūti. Laba draudzene tev ir un ka varēja atbalstīt un... Ne, ir labi, kad ir dzīvē draugi, kuri tevi atbalsta un māk tā kā uzturēt tev to drosmi veseļoties. Ja? Jo tad, kad tu esi cilvēks jau, kad tev ir tik slikti, tu vairs negribi neko. Pat negribās kaut ko darīt, mēģināt, jo tu jau esi izmēģinājis nezinu ko. Un tev pat vairs nav spēka sev palīdzēt. Un tad ir labi, ka ir kāds no malas, kas saka, bet pas mazam solītim, pamēģini, saņemies. Tā ir fantastika. Un kādi tavi tālākie plāni tagad būtu? Man tālākie? Ak, Dievs! Man tālākie plāni ir nomest vēl 10 kilogramus. Vismaz. Tā, 10 jau ir jau. Nomesti. Man jau ir 6. Man tālākie plāni vēl ir sākt staigāt vairāk, jo, zin kā, kad tu neesi cilvēks vairāk kā pusgadu aktīvi kustējies, tad ir ļoti grūti to, organisms nevar to slodzīti turēt. Jā, es ļoti ātri nogurstu. Man būtu tagad vajadzīgs sevi disciplinēt, lai es vairāk fiziskās slodzes varētu turēt. Par kādiem plāniem vēl tu domā? Kaut ko vēl? Droši vien tu darbiņu meklēsi kādu? Darbiņu? Es šobrīd ļoti aktīvi darbojos Koraļu klubā un es esmu, man tā liekas, 100% nodarbināta, aizņemta. Tad tu esi Koraļu kluba konsultante, ja? Veselības trenerīte un vari palīdzēt vēl kādam atrisinātā. Šobrīd jau es esmu veselības trenerīte, jā. O, superīgi. Starp citu, man šodien paliek gads, kopš esmu Koraļu klubā. Fantastiski. Tad apēju jubileju. Tas rudens, tāds foršs sākums, vai ne? Jo toreiz es gāju arī attīrīšanās programmiņu kopā ar dēlu. Mēs abi divi uzsākām šo ceļu un arī esmu kļuvusi par veselības trenerīti paralēli savam tiešajam darbam. Jā, es skatos tev, Anda sūta sveiciens, viņa saka, tu staro, un viņai prieks par tevi.
Paldies, paldies. Nu, zini, kā ir. Es esmu bezgalīgi lepna par to, ka man šajā projektā, kas mums ir 1. septembrī sācies, ir 3 cilvēciņi, kuriem es esmu veselības treneris. Un vēl pusgadu atpakaļ es par to nevarēju iedomāties, ka es kādam varētu būt veselības treneris. Pat mēnesi atpakaļ es to vēl nebiju iedomājusies. Ai, cik superīgi. Jā, šo projektu sauc, starp citu, Slaiduma detoks izaicinājums. Tas sākās 1. septembrī. Mēs cilvēkus aicinām joprojām pievienoties, līdz 7. septembrim ir iespēja vēl paspēt. Tur jau čatiņš atvērts vaļā un pirmā informācija publicēta. No manas puses ir 4 cilvēciņi pieteikušies pie manis kā pie veselības treneres, un es ceru, ka viņiem viss izdosies un varēs sasniegt mērķi, arī iegūt to enerģiju, to dzīves prieku, un varbūt arī kādam vajadzēs nomest svaru. Vēl tas Slaiduma izaicinājums, vai ne? Nu, jā. Juris raksta arī. Paklausies, lieliski rezultāti. Mērķtiecība un neatlaidība vienmēr vainagojas ar rezultātiem. Juris jau tam ir piemērs. Jā, vispār tāda fantastika. Es tādus cilvēkus esmu satikusi, ka lepojos ar to. Es esmu, piemēram, ļoti pateicīga visumam, ka es esmu tevi satikusi, jo tu man esi tik daudz atbalstījusi šajā laikā, kad paldies tev! Tas ir vienkārši fantastiski. Jo es neesmu tāds tehnisks cilvēks, un man ļoti bieži ir vajadzīgs atbalsts un palīdzība, un paldies, ka tu man palīdzi. Pasties, šodien pirmais laiviņš, un viss izdevās ar pirmo piegājienu, vai ne? Jā, bet bez tavas instruktāžas nekas nebūtu izdevies. Un vēl, zini, kāds man vēl ir plāns? Es vēl gribu sākt piedalīties ceturtdienās. Atslodzes ceturtdienās. Man tas liekas kaut kāds tik ļoti liels izaicinājums, jo kā man ir, es esmu savā laikā tik daudz dažādas diētas ieturējusi, jo es esmu visai apaļa dāma. Un man jebkas, kur ir teksts par kaut kādu atslodzi, kad mēs aizstājam ēdienu un viss, man tas bija šķītiņi tikko kaut kāda atslodze, tā es nepiedalos, bet tagad es esmu nolēmusi, ka es sākšu piedalīties. Jo man jau svarīgi ir bijis līdz šim ēst. Galvenais ir ēst un paēst, bet tagad ir jāsāk pabarot normālāk savus organismus. Jo vakar man bija jaunums, man garšo zaļi kabači izrādās. Pirmo reizi dzīvē. Jo līdz šim es ēdu tikai ceptus. Jā, ļoti interesanti. Bet arī dažādi viegli ēdieni, kā dārzeņi, arī ir īstenībā lielisks atslodzes veids. Dažādi veidi ir. Šajās atslodzes ceturtdienās mēs lietojam tādus kā skaistuma kokteļus, vieglus, ar paniņām vai augu pienu samaisītas kopā, odziņas piekožam klāt, un tad tā diena ir tāda kā atslodze tavam gremošanas traktam, un arī, man liekas, ka prātam atslodze, jo tev vairs nav jādomā, ko pagatavot ēst, un tāds vieglāka pārtika. Es redzu vēl vienu komentāru, starp citu. Iveta Štāla raksta: sveiciens, tikko pieslēdzos, man ļoti uzrunāja stāsts par rozes izārstēšanos, jo pat arī bija slimojusi ar to. Tagad ir sekas pēc tās, kāja deformējās audos, bet viņa ļoti cer, ka izdosies ar Koroļu kluba palīdzību tikt pavisam galā ar šo problēmu. Ja godīgi, man arī ir audu deformācija. Un es arī ceru, ka es ar visiem šiem produktiem to sakārtošu. Bet tas viss ir lēnām un pakāpeniski, jo tā roze atstāja tik dziļas blaknes, kad tie audi var tikai lēnām. Tikai lēnām. Tas saistāv darīt droši vien, ka ar saistāvdiem. Jā. Jo ir jau tā, ka, es šobrīd eju skrienu, tu redzēji, cik es biju aktīva, un es dejoju, bet saproti, ir jau tā, ka, nav tā, ka viņi nesāp nemaz, ir dažādi,
ir palikušas vēl dažādas lietas, un es saprotu, ka tā kāja piepampus, tātad mums ar limfu tur ir jāstrādā daudz, jo ir, kā ir, tai rozē jau ir tik daudz tās ziedlapiņas, un tagad visas tās ziedlapiņas arī ir jāsakārto. Kā jau kārtīgai rozei, un šī tāda un ja vēl padomā, ka kāda roze ir krāsaināk, tad ir dažādas krāsiņas lapiņām. Bet tev tagad tā kāja sāda, kāda viņa ir sausa palikusi, sasprēgājusi vai? Redzi, kā ir ar tām rozēm un sprēgāšanu. Tikko ir sasprēgājusi, tā viņa ir ļoti, ļoti ātri jāpabaro, jo nedod Dievs viņa sasprēgās. Jo tad tur atkal var veidoties kaut kas nākošais. Man bija viņa palikusi sausāka, tad es smērēju tējas koku. Emūta augs ar tējas koku. Vienā brīdī es sapratu, ka man tas ir pamaz, un tad es nevarēju izsvērties, ko man vajag, silvergēlu vai emu eļļiņu, emu tauku eļļiņu, ja? Un es izvēlējos silvergēlu. Godīgi pateikšu, ka tādu efektu es nebiju gaidījusi. Viņš ir arī tādu plēvīti, tāds uzturošs viņš paliek. Un visas dienas garumā ir ļoti komfortabla sajūta, ka es uzsmērēju šo silvergēlu. Man ir atmiņas. Ļoti labi uzlikt, ja ir kaut kāds psoriāzes pleķi, arī ļoti labi ārstē, pasargā ādu no ārējiem kairinājumiem un mitriem. Un tāds antibakteriāls līdzeklis ļoti labs ir. Redz, es tagad kaut ko jaunu uzzinu. Pie ādas slimībām vispār tas silvergēls ļoti laba lieta, tāpat kā silvermaks, ka var uzpūst virsū. Jā, bet es iesaku 100% viņus kombinēt kopā, jo ja silvermaks, ko mēs uzpūšam virsū, viņš tā kā sausina, tad ir ļoti, ļoti labi, kad ir tas silvergēls, ko uzsmērēt, jo viņš dod tādu, arī pabaro mazliet to ādiņu, man ir tāda sajūta, vai arī tā kā aizsargas lānīti izveido. Tāda man ir tā pieredze. Lieliski. Tad jau droši vien, ka varam noapaļoties, pateikties visiem mūsu skatītājiem. Ja kādam ir kādi jautājumi, droši var sazināties ar Andželu vai ar mani. Mēs aicinām, protams, piedalīties tuvākajos projektos. Slaiduma detoks izaicinājums un atslodzes ceturtdienas var sakombinēt. Un pačukstēšu mazu noslēpumu. 1. oktobrī sāksies vēl viens projekts. Izmaini savu dzīvi 90 dienās, kurā arī es biju piedalījusies. Un es arī. Es arī biju piedalījusies iepriekšējā. Un tas izmainīja manu dzīvi reāli. Es atļaušos pateikt, -5 kilogramu un -5 centimetri no visām vietām, ko es biju apmērījusi. Tātad gurni, viduklis, ciskas, visur -5 centimetri. Forši. Un iedomājies tikai 3 mēnešos. Jā, tikai 3 mēnešos. Saudzīgi, pakāpeniski, nekādas drastiskas dietas nav jāievēro. Vienkārši atbalsta savu organismu. Jo mans plāns jau bija nevis novājēt, bet mans plāns bija uzlabot veselību. Un uzlabojot veselību, es tiku pie -5. Un man tā liekas, vasarā tas bija visai grūti, jo man ik pa brīžam gribējās zemeni mutē iebāzt un vēl kaut ko, bet viss ok. Nē, es saldējumu neēdu. Es saldējumu neēdu. Man vairāk ir zemenītes. Tas, man liekas, vasarā, jebkurā gadījumā ir jāēd, nevajag izvairīties no vasarā no zemenēm. Nē, man ir zemenītes, arbūziņi. Tās lietas man vasarā garšo. Iveta arī papildināja savu komentāru. Viņa saka paldies par padomiem, kā kopt ādu. Būs viņai noderīgi papildinājumi aptiecinājumu mājas dabas. Un jebkurā gadījumā, ja kādi jautājumies kādam, ko var palīdzēt, tad vienmēr laipni. Tad uz tikšanos nākamreiz. Teiksim visiem paldies. Un īpaši paldies tev, ka tu biji tik drosmīga. Paldies tev, ka uzaicināji. Jo bez tevis es nebūtu tik drosmīga.
Man prieks liels. Tad jauka tev vakaru. Skatos, man arī Paldies! aiz loga tumsa jau. Un tad es tikšanos nākamreiz. Man jau tumsiņa aiz loga veidojas. Atā! Tā.